Latvijas finanšu statistika par 2025. gadu. Bezdarbnieka līmenis martā bija 7,2%, bet jau jūlijā šīs līmenis palika labāk - 6,5%. Laikam Latvijā vasarā ir vieglāk atrast darbu. Vidēja neto alga Latvijas iedzīvotājiem mēnesī ir apmēram 1300–1400 eiro. Ceturdaļai no iedzīvotājiem alga ir mazāk nekā 1000 eiro. Uz 2025. gadu Latvijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Tas, protams, ietekmē darba tirgus, patēriņa pieprasījumu un vispār ekonomiku. Mājā inflācija bija 3,6%, bet jau jūnijā viņš paaugstinājās līdz 3,8%. Un tas ir tāpēc, ka vienā brīdī paaugstinājās cenas uz dzīvokļiem, uz komunāliem maksājumiem, uz apģērbu un daudz ko citu.